Traktortehnikas noņemšana no uzskaites atsevināšanai Latvijā. Pēc sekmīgas reģistrācijas procesa zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē nākamajā pieslēgšanās reizē tīmekļa vietnes augšējā labajā stūrī izvēlaties sadaļu Ieiet e-kabinetā. Iepazīstaties ar vietnes lietošanas noteikumiem un spiediet pogu Piekrītu. Autorizējoties ar kādu no piedāvātajiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, sistēma jūs atpazīs kā reģistrētu lietotāju. Ar reģistrācijas procesu pa soļiem varat iepazīties informatīvā video pamācībā, kā sākt lietot VTUA e-pakalpojumus. Kad esiet sekmīgi veikuši identifikācijas procesu, jums parādīsies dažādu iestāžu e-pakalpojumi. Izvēlaties Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra. E-pakalpojumu sarakstā izvēlaties pakalpojumu ar nosaukumu Traktortehnikas noņemšana no uzskaites. Iepazīstaties ar pakalpojumu aprakstu un spiediet pogu Aizpildīt. Aizpildiet norādītos laukus. Ievediet Traktortehnikas valsts reģistrācijas numuru, bet kā uzskaites noņemšanas iemeslu norādiet noņemts no uzskaites atsevināšanai LV jeb Latvijā. Tālāk spiediet pogu Turpināt. Nākamajā solī uzrādīsies Traktortehnikas dati. Spiediet pogu Turpināt. Solī apmaksas veids iepazīstieties ar rēķina apmaksas noteikumiem un informāciju par rēķinu. Neaizmirstiet ieklikšķināt lodziņā, ka rēķins tiks apmaksāts e-pakalpojumā. Tālāk spiediet pogu Turpināt. Pakalpojumu solī pārskats, pārbaudiet ievadīto informāciju un spiediet pogu Iesniegt. Iepazīstieties ar informāciju par pakalpojumu apmaksu un spiediet pogu Apmaksāt. Spiediet pogu Maksāt. Maksājumu solī veiciet apmaksu ar sev vēlamās bankas elektroniskajām norēķina iespējām. Noslēdzošajā solī Latvija.lv apmaksas sistēma informēs par maksājumu veikšanas rezultātu. Ja maksājumu status uzrāda, ka maksājums ir veikts, obligāti spiediet pogu Atgriezties pie pakalpojuma sniedzēja. E-pakalpojums ir sekmīgi izpildīts, un tehnika veiksmīgi noņemta no uzskaites.